Marta nogalē Ikšķelē uzsākusies kāda sen lolota sapņa realizēšana – Ikšķeles vidusskolas stadiona būvniecība. Ņemot vērā projekta netik vienkāršo vēsturi, pirmie būvlaukumā izcirstie koki vietējā sabiedrībā izsaukuši rezonanci. Par to ievērojami sašutuši skolas audzēkņi. Ja tu nodarbojies ar sportu, ko tu mācies skolā? Tu, teiksim, kaut vai ne skolā, tu vienkārši dzīvo Ikšķelē. Tev gribās pasportot, tev gribas paskriet, tev gribas vienalga kaut ko sagribās vienā dienā padarīt, tev nav kur. Nav. Tāpēc, ka viss ir aizņemts, viss ir teiksim, pat tie, kas grib izīrēt skolā zāli, pēc stundām vakarā, lai savam priekam pasportot, jo, teiksim, nav citur, kur zāles ir pārpildītas. Mums ir 2 sporta zāles, kuras ir pārbāztas no rīta līdz vakaram. Skolas stadions nav vajadzīgs vienkārši. Tas ir absolūti nerentabli un nevajadzīga lieta. Ikšķeles skolai nav sporta specializācija. Ikšķeles skola, teiksim, lieto ārlaukums, varbūt no kā pusi aprīļa līdz pusi oktobrim. Es domāju, tas būtu ļoti jauki, ja tepat to visu varētu izdarīt un lai uzspēlētu futbolu, paskriet mierīgi. Mēs esam pietiekoši liela pilsēta, lai mums būtu vismaz viens sporta laukums. Mums nav neviena. Sporta stundas siltajā gadalaika periodā skolotājiem nereti sagādāja galvas sāpes, ne tikai prātošana par mācību programmu izpildi, bet arī slidenais drošības jautājums. Bērni 100 metru distances skrēja pa netālu esošo ielu. Un man zēni skrien visi tur lejā pie Daugavas, lielo apli, lai mēs varam normāli iesildīties. Un tas nav droši, ja tur ir suņi, tur ir kaķi, un nedod Dievs kaut kas notiks, protams, es būšu par to atbildīgs. Mēs regulāri katru stundu 3 klases paralēli nodarbojamies, vadam sporta stundas, un tā kā tas, kas mums bija paredzēts, un iepriekš mēs apspriedām, mums ir nepieciešams 100 metru distance, tā ir arī ieplānota, un šķēršļu josla apkārt, un tāllikšanas divas bedres, un viss tas, lai mēs paralēli 3 klases nodarboties, tas pēc tā, kā ir ieplānos, tas būtu ļoti brīnišķīgi. Pamats visiem sporta veidiem ir vieglatletika. Viņa skaitās sporta karaliene. Ikšķele sporta karaliene ubago. Ja nav mums stadions, tā vieglatletiku par sporta karalieni nevar nosaukt. Tā kā es domāju, 100%, ka tā sporta karaliene jābūt vietiņā arī Ikšķele. Ikšķeles vidusskolas stadiona projekts aktualizēts pirms aptuveni 5 gadiem, kuru laikā notikušas vairākas asas diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka tām diskusijām jau būtu jābeidzās, jo bija izliekts sabiedriskai apspriešanai un detaļplānojums ir izstrādāts un domas lēmums arī, un projekts ir jau konkurss beidzies un ir jau sākt darbu. Mums ir abas zāles pilnīgi aizņemtas, mums ir patiesībā no agrā rīta līdz vēlam vakaram visu laiku ir cilvēki, kas darbojās un mūsu pašu gaiteņos pat cilvēki darbojās, jo mums tās vietas pietrūkst. Un es uzskatu, ka tā ir tāda ļoti liela tūredzība no iedzīvotāju puses, ja viņi uzskata, ka mums nav vajadzīgs sporta laukums. Tā ir milzīga investīcija nākotnē mūsu pašu bērniem. Domāju, ka Ikšķeles vidusskolas skolēni beidzot ir pelnījuši labi iekārtotu valsts standartiem atbilstošu stadionu. Un ne tikai Ikšķeles vidusskolas skolēni, bet vispār Ikšķeles iedzīvotāji. Tas ir principi pēc, ka vajag pakašķēties. Taču nevar notikt viss tik skaisti un gludi, lai viss notiktos. Ir vajadzīgi kašķis, jo, teiksim, es neredzu problēmu. Ja tur ir jāizsāc 40 koki, labi, mēs kaut 140 iestādīsim atpakaļ. Tur nav problēmas. Tas ir... Katru gadu pat mēs talkas taisam un tīram Ikšķeles ielas. Kokam pilsētā ir nenoliedzami lielāka vērtība kā mežām, tomēr ikšķeliešiem pašiem jānosaka savas prioritātes – stadions vai 40 bērzi. Šādu retorisku jautājumu uzdot vides speciālisti. Pret to pilsētas iedzīvotāju daļu, kam tie koki tomēr ir pietiekoši svarīgi, tad vismaz parādīt, ja mēs tik daudz kokus nostirtām, nozāģējām, ja, šeit un tur, un tad mēs iestādīsim 2 vai 3 vairāk koku, vienkārši ņemot vairāk arī kādu atbildes kādu daļu. Ja? Mēs iestādīsim vietā kokus kā kompensāciju tam, ko mēs izdarījām. Mēs ar Kārli esam jau 12. klasē, mēs to stadionu kā skolā nesagaidīsim. Mēs to sagaidīsim kā Ikšķeles iedzīvotāji. Bet arī mums tas ir svarīgi, jo jebkurā gadījumā, pat ja mēs nemācāmies skolā, tas jau nenozīmē, ka ar skolu beidzas un mums sportam ir krusts virsū. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.